Šī gada pirmajos 3 mēnešos Latvijā bija vairāk nekā 2,5 tūkstoši ugunsgrēku, kurā gāja bojā 32 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Un nāves cēlonis nebija liesmas, bet uzkrātie uguns rezultātā dūmi, un kurā upuri nosmok. Lai ietekmētu skumjo statistiku, šonedēļ valdībā pieņēma jaunus ugunsdrošības noteikumus, kas ietver obligātu uzstādīšanu visās mājās un dzīvokļos ugunsgrēka detektorus līdz 2020. gadam. Tātad pēc 3,5 gadiem visās valsts dzīvojamajās telpās, tostarp dzīvokļos, kuri celti padomju laikos, ir jāierīko ar speciāliem autonomiem detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Pašlaik izmaksas par šīm ierīcēm dažādos uzņēmumos svārstās no 5 līdz 90 eiro. Tāpat jaunie noteikumi liecina, ka vienistabu dzīvojamajās telpās jāuzstāda ugunsdzēsības aparāts. Turklāt norādīti pilsoņu pienākumi ugunsgrēku situācijās. Tādējādi katra latvieša pienākums novērst ugunsgrēku, kā arī aizliegtuma dažāda darba veikšanas, kas var izraisīt šo procesu. Ugunsgrēka gadījumā cilvēkam būs nepieciešams evakuēt visus un zvanīt glābējiem. Pie tam jāstāsta par cilvēkiem, kuri var ciest par dažādiem apdraudējumiem, kas saistīti ar konkrēto ugunsgrēku. Tomēr cilvēki saistībā ar jaunajiem noteikumiem ir daudz pamatotu jautājumu. Piemēram, kā tas tiks uzraudzīts, kuram būs jāslēdz līguma ar detektoru uzstādīšanas uzņēmumu. Skaidrības labad mēs lūdzām konkrētu Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma vadītājiem Jevgenijam Oļenovam, kurš mums pastāstīja, ka kopš lēmuma pieņemšanas pagājis maz laika. Maijā Rīgā notiks mājokļu uzņēmumu pārstāvju un ugunsdzēsības un glābšanu dienesta, kā arī citu ekspertu tikšanās, pēc kā būs sastādīts pasākumu plāns, kā īstenot noteikumus dzīvē un kurš ar to nodarbosies. Mēs savukārt uzraudzīsim situāciju un tiklīdz parādīsies informācija, nekavējoties paziņosim to mūsu skatītājiem.